2025. gada 14. decembra agrā rītā pilsētas videonovērošanas kameru redzeslokā nonāca divas lielas jauniešu kompānijas, kuru starpā bija izveidojies konflikts. Kauši tika izšķirti un policisti uz vietas sāka skaidrot notikušo, fiksēt iesaistītās personas. Bija acīm redzams, ka jaunieši lietoja alkoholu un savā starpā kaut ko nesadalīja. Lai gan konfliktējošām pusēm nebija nekādu pretenziju vienam pret otru, kā arī jaunieši atteicās rakstīt iesniegumu, policija uz vietas īstenoja profilaktiska rakstura pārrunas un pārbaudīja iesaistīto personu datus. Tomēr nedaudz vēlāk videonovērošanas posteņa darbinieki konstatēja atkal tos pašus jauniešus. Šajā reizē kompānija iesēdās transporta līdzeklī un uzsāka braukšanu. Ņemot vērā jau iepriekš zināmo informāciju par konfliktu, kā arī to, ka kompānija lietojusi alkoholu, informācija par transporta līdzekli un tā maršrutu nodota pašvaldības policijas ekipāžām. Transporta līdzeklis tika apturēts un jau sarunā ar policiju vadītājs atzinās, ka ir lietojis alkoholu. Līdz ar to transporta līdzekļu vadītājs, 2005. gadā dzimis jaunietis, tika nodots valsts policijas amatpersonām turpmāko procesuālo darbību īstenošanai.